Sen, vairāk kā 2000 gadus atpakaļ, šajā dienā nelielā palestiešu pilsētiņa Betlēmā notika brīnums. Marija piedzima Dieva dēls. Lūk, kā tas notika. Romiešu imperators Augusts izdomāja pierakstīt visus valsts iedzīvotājus pa visu savu impēriju, pie kuras tajos laikos piederēja arī Palestīna. Saskaņā ar seno laiku tradīcijām katram Palestīnas iedzīvotājam vajadzēja pierakstīties tajā pilsētā, kur viņš piedzima. Jāzeps un Marija piedzima Betlēmā, tāpēc Jāzepam un Marijai, kura gaidīja mazuli, bija jādodas ilgstoša un ļoti grūtā ceļā no Nacaretas, kur viņi pašlaik dzīvoja. Betlēmā sapulcēs tik daudz cilvēku, ka visas viesnīcas bija aizņemtas. Līdz ar to jaunai ģimene Jāzeps un topoša mamiņa Marija palika pa nakti ārpus pilsētas, Alā. Šī vieta bija domāta mājlopiem, un šeit arī piedzima pasaules glābējs Jēzus Kristus. Dzīvnieku sile kļuva par pirmo pirmdzimta Dieva dēlu šūpoliem. Evaņģelisti Mātejs un Lukas stāsta mums par brīnumaina Dieva dēla piedzīvojumiem. Gani, kuri sargāja lopus pļavā blakus Betlēmai, kļuva pirmie, kuri uzzināja par Kristus piedzimšanu, un Dieva eņģelis piestājas ganiem, un Dieva spožums uzreiz apspiedēja tos, un pasludināja par to, kā piedzima glābējs Kristus. Nebīstieties, jo lūk, es jums pasludinu lielo prieku. Šodien Davīda pilsētā piedzimis pasaules glābējs, pestītais, kas ir Kristus kungs, un tāda jums būs zīme. Jūs atradīsiet bērnu autiņu stietinu un silē ieliktu. Ganī steigā aizgāja un atrada Mariju un Jāzepu, kā arī mazuli, kas gulēja silē, lai pielūgtu Dieva dēlu. Mateja un Lukas evaņģēlijas stāsta par gudriem no austrumiem, kuri ieraudzīja spožu zvaigzni debesī. Pēc seno laiko pravietojumu zvaigznes gaisma nozīmēja Dieva dēlu atnākšanu mūsu pasaulē. Viņš bija Dieva dēls, kuru gaidīja ebreju tauta. Austruma gudri atnesa Dieva bērnam dāvanas – zeltu, viraku un miras. Viraks – tas ir priežu smaržas sveķis. Tā bija īpaša pateicības zīme. Miras ir aromatiska eļļa. Tiem dāvanam bija dziļa nozīme. Zeltu gudri atnesa kā kungam, viraku kā dievam, un miru kā cilvēkam, kuram drīz būs jānomirst. Ar mirām tajos laikos smērēja mirušos. Kristus piedzimšanas svētki vai Ziemassvētki ir visnozīmīgākais pēc lieldienām notikums cilvēces vēsturē, kas kļuva par pamatu un sākumu vairākiem kristiešu svētkiem. Tie ir Dieva atnākšana cilvēku miesā mūsu pasaulē.